Vai tiešām šis gaming laptops ir divreiz jaudīgāks par manu mājas setupu? To mēs tūlīt noskaidrosim. Jā, draugi, jūs nepārklausījāties. Šis ir jaunais Asus ROG Zephyrus G16 portīvais dators, uz kura es sporta komanda izbraukumos gan varēja paspēlēt CS2 ar 300 FPS, gan arī renderēt komanda Aftermovies ātrāk nekā mājās. Bet nu ko, pietiks par emocijām. Apskatīsim šo mazulīti pēc fakta un sāksim mēs ar dizainu. Jāpiebilst, ka tieši šogad Asus ir izvēlējies mazliet paiet malā no agresīvā gaminga izskata, un es teikšu godīgi, man kā cilvēkam, kas šo datoru izmanto arī darbam cilvēkos, šis radīja tādu profesionālāku sajūtu. Pats laptops ir pieejams divās krāsās – platīna baltā un Eclipse pelēkā. Abas izskatās ļoti labi un patīkami izcelsies uz standarta melno laptopu fonu. Tāpatās Asus nebūtu viņi, ja viņi neizceltos ar kādu atšķirības zīmi. Un iepriekšējos gados laptopa aizmugura puse bija noklāta ar lediem, kur var uzstādīt savas animācijas, tad tagad šeit ir jaunā Slashlight līnija, kas palīdzēs eleganti izcelties tev starp pārējiem, bet nebūs tik uzbrukoši kā iepriekš. Šis 16 colu laptops ir no alumīnija un ir mazāk nekā 1,5 cm biezs un sver mazāk nekā 2 kg, kas man pārsteidz ņemot vērā visu, kas iekšā šajā laptopā. Un tagad pie svarīgākā. Cik tad šis dators ir jaudīgs? Man ļoti patīk, ka izlaižot šī gada ROG Zephyrus modeli, Asus ir paturējis prātā, ka mūsdienās šādam datoram ir jābūt konkurētspējīgam vairākās jomās, un tieši tāpēc viņi arī viņu reklamē kā liels dators spēlēm, radošajam darbam un produktivitātei. Atkarībā no komplektācijas dators var būt aprīkots līdz pat Intel Core Ultra 9 185H procesoram un RTX 49 videokartei, kas priekš šāda maza datora ir neiedomājami. Ņemot vērā, ka man mājās ir divreiz mazāk jaudīgs stacionārs dators, kurš aizņem vismaz 50 reizes vairāk vietas. Tāpat šajā datorā ir līdz 2 TB PCIe 4.0 cietā diska un 32 GB RAM, lai visi procesi notiek maksimāli ātrāk. Un ja jums šķiet, ka viss iepriekš minētais jau ir pārāk dūli tādam laptopam, tad, draugi, man jums ir pārsteigums. Mana mīļākā feature šajā datorā ir Nebulas displejs, kas ir OLED panelis ar 2,5K izšķirtspēju, reakcijas laiku 0,2 milisekundes, kontrasta attiecību 1:1 un 240 Hz. Šo es saucu par tiešām seksīgu ekrānu, jo man editojot bildes un video ir ļoti svarīga krāsa precizitāte un optimālais redzējums, lai pēc tam man veidotais saturs izskatās maksimāli labi uz visām pieejamajām ierīcēm. Un parasti man bija jāizvēlās maksimāli labāks ekrāns satura veidošanai vai maksimāli labāks ekrāns spēlēm. Bet šeit es iegūstu abus, un tas man pārsteidz visvairāk. Protams, visi ekrāni jau ir kalibrēti un nāk ar 100% DCI P3 krāsu pārklājumu, kas ļaus baudīt un ražot saturu tieši tādam, kādam viņam ir jābūt. Noteikti, pēc visa šī rodās jautājums. Ja jau datorā ir sabāzt tik daudz visa kā, tad cik karsts viņš ir un kā vispār tiek galā ar dzēsēšanu? Un šeit Asus ir parūpējies. Palīgā nāk otrās paudzes ArcFlow ventilātoru, kur darbojas kopā ar iebūvēto radiatoru, izsvaikošanas kameru un šķidrā metāla pielietošanu, kuram ir līdz pat 14 reižu labāk siltumvadīt spēja. Viss šis apvienojumā spēj šo zvēru atdzesēt. Tāpat Asus ir atradis vietas 6 skaļruņiem ar Dolby Atmos atbalstu, kas uzlabos skaņas telpiskumu un galvenais, ka skaņu varēsiet optimizēt pēc saviem ieskatiem. Tāpat, lai tev vienmēr pietiktu baterijas ilgums, laptops ir aprīkots ar 90 voltstundu akumulātoru un ātro uzlādi, kas spēj uzlādēt datoru līdz 50% 30 minūtēs. Tāpat uz datoru ir visa veida pieslēgvietas, lai jūs varētu maksimāli saslēgt sev nepieciešamās lietas. Protams, mana mīļākā pieslēgvieta ir karš lasītājs. No kameras karta pa taisno datorā un var uzreiz ķerties pie darba. Kā jau sapratāt, lai pilnībā iedzinātos un pastāstītu jums par visām funkcijām, man šis video būtu jātaisa uz 2 stundām. Bet ceru, ka virspusēji varēju jūs iepazīstināt ar šo Asus ROG Zephyrus G16. Tāpat jāatgādina,
ka atkarībā no komplektācijas šī laptopa cena ir sākot ar 1500 eiro. Ja nu gadījumā tev noskatoties šo video radās kādi jautājumi, droši var tos uzdot komentāros un centīšos tev uz viņiem atbildēt. Vai arī apmeklē linku aprakstā. Lai tev veiksmīga diena un tiekamies jau nākamajos apskatos!